Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 2. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Gaidīšanas gudrība. Jēkabs ļoti ilgi bija domājis par to, kā iegūt pirmdzimtības tiesības, un viņš tās bija saņēmis. Viņš domāja, ka jutīsies tik laimīgs, ka lēkās no prieka, bet viņš to nedarīja. Patiesībā viņš jutās slikti un skumji, un viņam bija ļoti žēl notikušā. Jēkabs paslēpās telcēnā. Viņš vēroja, kā Ēzavs skrata dūras pret debesīm un izkliedz dusmīgus vārdus. Viņam nevajadzēja melot. Viņš bija sāpinājis Ēsavu. Viņš bija nodarījis pāri savam tēvam Īzākam, un pats galvenais, viņš bija nodarījis pāri Dievam. Kāds juceklis! Rebeka bija noskumusi un arī nožēloja. Viņas meli bija radījuši tik daudz sāpju ģimenē. Ja vien viņa būtu uzticējusies Dievam un nogaidījusi, kad Dievs visu paveiks pareizajā laikā un pareizajā veidā, saskaņā ar savu prātu. Kā ir teikts Bībelē, kas mums jādara, ja uzticamies Dievam? Izlasīsim Psalmi 27, 14. Esi droša un stipra mana sirds, un gaidi uz to kungu. Noskumuša sirdi Rebeka lūdza, lai Dievs viņai piedod. Dievs vienmēr ir labprātīgs piedot, bet dusmīgais Ēzavs nebija gatavs piedot. Kad kādu dienu Rebeka sasniedz briesmīgas ziņas, viņa nekavējoties aizsūtīja pēc Jēkaba. Klausies, viņa čukstēja, redzi, tavs brālis Ēsavs, viņš tevi grib nokaut. 1. Mūzus 27, 42. Ak, nē, asarām līstot pār vaigiem, māte un dēls cieši apskāva viens otru. Jēkabam vairs nebija drošas palikšanas mājās. Viņam steidzami jādodas tālu prom. Mani interesē. Kā tu domā, ko Rebeka teica, lūdzot Dievam piedošanu? Vai jau esi iemācījies Efesiešiem 4:25 no galvas? Vai atceries kustības pantam, ko vakar izdomāji? Dziedāsim kopā atmīs pantu un noteikti vari rādīt arī savas izdomātās kustības. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību. Ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi.
Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību. Ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi, jo mēs savā starpā esam locekļi. Efeziešiem 4:25. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, palīdz man būt pacietīgam un gaidīt un darboties pēc Tava labā prāta, lai Tu varētu atrisināt visus manus sarežģījumus, un es varētu būt laimīgs. Jēzu, Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.